vēlējos padalīties ar savu atziņu, savā klusumā un savā sarunā ar mūsu vienīgo kungu un vienīgo karali. Un cik bieži mēs jūtamies mazi vai lieli, un cik patiesībā šis tā varbūt kā mākslīgas posma. Jā, un kam mēs lūdzam padomu? Tad šodien tās mana saruna ir šāda. Jā, tikko svaigi uzrakstīta, jā. Paldies, Jēzu! Paldies, Jēzu, ka esi man blakus, ka man ir pie kā vērsties. Man beidzot ir draugs, kuru pelnījusi neesmu, bet par spīti visam tam tu devi visu, lai mani glābtu visu. Un es acu skatienu nolaidis, tev atkal padomu prasu, jo cita man neviena nav. Maldījos un jautāju tumsas valdniekiem, kā būt, ko darīt, un uz mirkli tev tiek dots briljanta mirdzums, kur kodols tukšs un tumšs, apmāna lakats acīm pāri sekts, izmisums meistarīgi slēpts. Un tagad man esi tu. Un jūtos kā mazs puteklīts. Un labāk tā. Nekad vairs briljants ar tukšo kodolu. Bez tevis es neesmu nekas. Bez tava padoma nevarīgs. Bez tavas mīlestības bezspēcīgs. Un puteklīts maziņš un noplicis no ārienes. Bet iekšā zelta gaismiņa spīd, kas nav ar aci saredzama, tikai sajūtama, jo Dieva kodols nespīd prātam, bet garam. Amen. Jā, slava un gods mūsu tētim debesīs. Jā, kas ir sūtījis mūsu vienīgo draugu. Un lai kas būtu jūsu dzīvēs šobrīd, kam jūs ejat pāri, vai sirds dēstiem, vai fiziskajām ciešanām, kādai slimībai, vērsieties pie Jēzus. Viņš ir jūsu vienīgais draugs. Un kā es saku, bez viņa mēs neesam nekas. Jā. Ir vēl latviešiem teiciens, ne viss ir zelts, kas mutē spīd. Jā. Un tumsas valdnieki un vispār visi kārdinājumi nāk caur lielu posmu. Es tev palīdzēšu, es tevi izārstēšu, jā, un beigās cilvēki tikai griežās šajā vāveres ritenīti visā, tāpēc vienīgais mūsu draugs patiesais šeit ir Jēzus. Tā tas ir bijis pirms 2000 gadi, un tā tas ir vēl joprojām. Jā, nekas nav mainījies. Nekas nav mainījies ne cilvēkos. Cilvēki ir tieši tādi paši. Un arī Jēzus ir tieši tāds pats. Tikai atliek izvēlēties. Jā, jo izvēle, lai kāda vara cilvēkam ir, bet vara ir brīvība. Brīvība izvēlēties. Tikai cilvēki neapzinās tā spēku. Ko nes šis vārda spēks un šī brīvības izvēle. Un cik tālu cilvēkam ir jādzīvo šīs dzīves, lai viņš gribētu būt mazs, nevarīgs, kails, puteklīts šajā pasaulē. Un atzīt to un atdot visu sevi vienīgajam draugam.